Izlases vairākumā. Otrais virknējums. Mārtiņš Cipuls. Aiz vārtiem dod pusi un teicam izspēli. Fantastiski vārti ar divām plašām piespēlēm. Teicam Nižavī piespēle un Herberts Vasiljevs gūst pirmos vārtus. Tātad pirmais 1000 iekrīt jaunatnes hokeja līgas kontā, pateicoties SMS kredīti. Līdzmo Latvijas līdzjutējs Šveicē, protams, arī šeit Latvijā pie saviem televīzijas ekrāniem. Es nezinu, cik sekundes vajadzēja, lai mēs izmantot skaidrs, ko redzam. Labu Mārtiņu Cipuļu piespēli Nižavijam. Nu, teicam, izspēlēm. It kā ASV spēlētāji centās piecekt savu vārtu priekš, bet ar šo plašo piespēli, ko Cipuls ar apmalu pārvada uz otru malu, mēs, teiksim tā, pārāvām ASV izlases aizsardzību. Teicam, Nižavī piespēli vārtu priekšā. Viens pats bija Herberts Vasiljevs. Viņam meistarības un augstnības pietika. ASV izlases treneri Vankūveras olimpiskajām spēlēm, arī tur viņi gribēs gados jaunu komandu. Laukumā mums 4. virknējums. Bērziņš ar partneriem. Un neveiksmīga epizoda aizsarga metiens. Ripa trāpa pa nūju. Robertam Jakīmam. No viņa nūjas Ripa nedaudz maina lidojumu virzienu, kas nedatot dezonantē vārtos Edgars Masājs, jo tomēr viņš norēģēja uz metienu. Skatāmies atkārtumā, Roberts kā labā pozīcijā. Nu, ļoti tāda plaša piespēle. Šajā no šī rakursa tagad redzam trāpu Ripa pa lāpstiņu, maina virzienu, it kā lidoja tuvajā stūrī, maina lidojumu virzienu un ielido vārtu tālajā stūrī. Un trešais numurs Džeks Džonsons. Tieši viņš bija noraidīts kādā tajā pozīcijā, kur bija Ripa, kur slīdēja Ripa, lai uztver to. Girs Ankipāns un laukumā atgriežas Kolins Stjuarts. Bet tomēr un atkal no aizvārds, atkal vārtu priekšā. Pirmais piecinieks izspēlē Nevis vairākumu vārtu gūt 5-5, bet kādu starpību. 2-1 Latvija vadībā. Mārtiņš Karsuns, Tampa Bay Lightning uzbrucējs pēc Jāņa Sprukta un Girta Ankipāna piespēlēm. Otrajā spēlē izvirza vadībā Latviju 2-1. Jau atgriezies laukumā bija Kolins Stjuarts. Rons Vilsons savās domāšanās. Tie otro golu arī var iemest. Jā, vārds skatāmies. Sprukts, Ankipāns, Mārtiņš Karsuns. Skaista izspēle. Nu, skaisti atvērās vārtu priekšā. Un Mārtiņš Karsuns ne tik skaisti, cik meistarīgi. Un Iskanens centās pārtvert piespēli, bet redz, kā arī Pielvi izlido no Roberta Eša sargātiem vārtiem. Laviņš. Spēku paņēmies pret Laviņu, pret Sotnieku. Nu, smaga nopūta. Nozīmē, ko spēlētājs Ziemeļamerikā. No nulles leņķa metiens. Nebija savā pozīcijā Edgars Masājskis. Un rezultāts kļūst 2-2. Nu, ko mēs varam teikt? Nu, gluži praktiski no šīs pozīcijas pagājušās nākas spēlē arī tādu zvaigžas kā Henriks Lundqvists, Ņujorkas Rangers sastāvā ielaid vārtu. Redzam metiens no kurienes no vārtu līnijas. Edgars Masājskis īsti nepiesedz. Nav piespiedies pie vārtu stabiņa, nezinu, kaut kur trāpa par aizsardzību. Nu, esam iespiest mūsu aizsardzības zonā. Georgijs Pujets. Arī būs pie ASV izlases spēlētājiem. Džonsons. Ko lai saka, izlaižam Džonsonu vārtu priekšā aizsargs. Pieslēdzās uzbrukumā un, diemžēl, pirmo reizi šajā spēlē vadībā izvirzās ASV izlases spēlētāji. Nu, tāds apjukums, un nevar teikt, ka kaut ko sevišķi izspēlē, vienkārši nospied, teiksim tā, mūsu aizsardzības zonā ASV izlases spēlētāji. Un redzam, šeit izlaižam, zaudē 2-1 spēlētājs arī. Nu, Herberts neieņem pareizu pozīciju. Zaudē pozicionāli trešajam numuram Džekam Džonsonam. Viņam pietiek meistarības, lai nospēlētu gluži kā uzbrucējs. Nu, nekritizēšu Edgaru Masājsku, to kritizēt vai pateikt kā labi. Laukumā Ciprus piecinieks. Heinzīs. Un rezultāts diezgan kļūst 4-2 atkal. Tāda virknē ar nelielām kļūdām, kas pārvērš lielā kļūdā, respektīvi vārdu zaudējumā. Nu, neprecīzi nospēlēja pirmkārt jau Lauris Dārziņš. Vajadzēja tuvāk spēlēt ar Heinzī. Atkārtām redzēsim, tas ir aizsargs.
paļāvās uz šīm piespēlēm, ko Hainsī saspēlējas ar malēju uzbrucēju. Redzam, zaudējumu iemetienā 1. Reku nevajadzēja paliec. Laurim bija jāpliek ar 6. numuru ar aizsargu. Redzam, metiens vārdu priekšā, un tur esam zaudējuši pozicionāli